Mēs skatāmies no stilistiskā viedokļa viņa darbus. Durets, un tas ir no šiem londoniešiem, Kingstons pētniekiem, kuri arī drusciņi nodala šo akadēmisko vēsturi atsevišķi, bet parāda, kā mīdēgojas šī individuāla atmiņa, kolektīva atmiņa un akadēmiskā vēsture, kur gluži neietilpst kolektīvai atmiņā. Un tad tā kolektīva atmiņa, tur ir viss, kas tā skaitā arī kultūra, iekšā kultūras atmiņa, tas, ko Rasman parasti tur skaita un tam līdzīgi. Bet es paņēmu, tas, kas man interesē, vai sociāla atmiņa maina, kā sociālajā atmiņā mainās ideja. Jo mēs zinām no Platona laikiem, ka ideja kaut kas absolūts, kaut kas nemainīgs, kaut kas noturīgs, kaut kas stabils un tā tālāk. Un mani interesē varbūt mākslīgi konstruēt šī man pieeja. Un līdz to es paņēmu to vienu ideju un atzīšos godīgi, man neraksturīgi no empīrijas es to aizgūvu. No empīrijas es aizgūvu noskatoties pagāto kundzi. Un tad man interesē, kā transformējas vēsturiski vai modificējas sociālā vienlīdzības ideja un sociālā taisnīguma ideja. Nu, kā jūs redzat, tās atšķirības, tur ir parādīts sociālās vienlīdzības ideja, sociālā taisnīguma sastāvdaļa. Tā kā vai nu es lietoju plašāk sociālā taisnīguma iedzienu vai šaurāk sociālās vienlīdzības ideju, bet būtībā tas ir jautājums par bagāto kundzi. Un tas ir jautājums par piebagātās kundzes un par trim parādībām, kas ir ļoti interesantas, lai papētītu, kā mainās un modificējas šī vienlīdzības ideja attiecīgā vēstures laikmetā. Vispirms tikai par šo vienlīdzības principu vai sociālo taisnīgumu atļausiet lūdzu piedāvāt šo, nu, jāsaka, es vienkāršošu mazliet šito visu, būtu īsāk, jo laiks jau tur iet uz priekšu. Respektīvi, runājot par sociālo vienlīdzību un par taisnīgumu. Šodien vairāk vai mazāk papētot visu to literatūru, piedāvā, atvainojiet lūdzu, divas lietas, kā sociālo taisnīgumu vienlīdzību, nu, bagātības nabadzības kontekstā. Piedāvā skatīt ne tik vienkārši, kā tas ir labuma sadals rezultāts, bet skatīt arī no tāda viedokļa, kāda ir attieksme. Nu, Kristiāna runāja par stigmu, es šitos iedzienus te nepieminu arī attiecībā, neuzskatu piemērot attiecībā pret nabadzību, varbūt tikai jāsaka. Nu, tātad tur ir vispirms atsaucoties pat uz Marksu, kurš šīs šķiras nebūtu neuzskatīja, kritizējot Gots programmas kritiku, neuzskatīja šķiru pazīmi tikai ekonomisku. Bet par šķiru pazīmi skatīja arī to, kāda ir attieksme pret to, kas ir ekonomiskas grupas, šķiras ir ekonomiskas grupas, protams, ja? Tātad attieksme un labumu sadala, tas ir iespējas un vienlīdzība un tā tālāk. Un tas galvenais, ko es arī atradu šo ideju pētot, es atradu atbildi franču fenomenologā Merleau-Ponty šajā citātā, kas ir jūsu priekšā. Runa ir par šo gleznotāju zināmo Cézanne Paul, un par to, ko viņš izdarīja ar savu postimpresionismu un ievadīja to visu pārējo kubismu un tam līdzīgi vēsturē, bet ne par to. Bet paskatieties tikai to pēdējo teikumiņu varbūt. Mēs nekad neaizejam prom no mūsu dzīves. Mēs nekad nesastopam idejas vai brīvību tiešā veidā. Un tas ir tā atbilde, ko es iegūtu tad domādama, kā šī ideja transformējas. Mēs nesastopamies ar ideju tiešā veidā, mēs sastopamies caur pie bagātās kundzes. Un šeit es vienkārši vairs neko nevaru pateikt, kā tikai paņēmu Andreja Upīša skaidošo lapu. 69. gada Leimaņa Leonīda filmu Pie bagātās kundzes un 13. gada Nacionālā teātra izrādi Bagātā kundze ar daudz punktiem. Slutskas režija,
Un tas būtu ļoti interesants pētījums vispār, ko es, protams, neesmu veikusi pilnībā, bet mēģināšu parādīt tikai kaut ko no kādus fragmentus. Smaidošā lapa ir ļoti maz raksturots latviešu literatūras vēsturē darbs. Andrejs Upīts, tāpēc, ka tas ir šodien, viņš ir neejošs. Diemžēl, es domāju, ka tur daudz redakcijas vajadzīgs, tas ir milzīgs darbs ar māsas Ģertrūdes noslēpumu, ja vēl ņem klāt to visu. Un tur ir ļoti daudz ironijas, ļoti daudz interesantumu, bet būtībā es uzskatu, ka tas ir darbs par to, kā to rakstnieks. Tur nav par šo nevienlīdzību. Smaidošā lapa ar visiem Verlēna citātiem un tā tālāk, bet tur ir, kur tā ir mazliet ironiski, no pagātnes nav viņai, tai literatūrai vispār. No literatūras pagātnes paglabājies tikai tas, kas dzīves tagadnē un nodara kā vielu nākotnes veidolam. Tā arī ir ļoti interesanta, tā ir Andreja Upīša romantiska rakstnieka, kas māca šo Olģertu Kurmi, kā tapt rakstniekam, par ko ironizē Andrejs Upīts, protams. Bet Andreja Upīša šo rakstnieku tapšanas darbu paņēma Leonīds Leimanis 69. gadā par šo Olģertu Kurmi būtībā, kurš par sevi raksta, un tā ir tā smaidošās lapas metafora. Jo viņš ir bijis viņš visu, ko izmēģinājis, līdz tapa par rakstnieku. Bet aiz gadījuma viss viņam tur ir. Un kāpēc? Nu jā, tur daudz interesanti ir. Tagad par šo darbiņu tikai vienu teikumiņu. Mēs skatījāmies savā laikā, 69., 70. ar sajūsmu šo darbu, tāpēc, ka mēs jutām kaut ko no smaidošās lapas. Cauri tai politikai, ko šodien galvenokārt uzsver, un es varētu šo ideoloģisko karkasu novirzīt pirmajā vietā, un tas arī būtu atmiņas rāmējums. Bet es varu novirzīt arī uz to, ka tur bija šī bohēma, brīvība, un tas radīja šo 30. gadu, starp citu, vidi, varbūt, un atmiņu par šo 30. gadu vidi tajos 70. gados pievilcību. Tieši ar šo, ar brīvību, ar to veidu, nevis ar ideju brīvības, bet ar šo aizliegto un tomēr, man liekas, spēju parādīt vai nu patiesumu dēļ, vai kā, vai līdzīgu Andrejam Upītim, bet tomēr brīvu, bohēma, kaut kāda pievilcība, neizsakāma šai vēsturei, caur to ideoloģizēto, pārakstīto, protams, vēsturi 30. gadu, ja pavisam īsi. Nu redz, un tas pēdējais darbiņš, kas ir mūsu Nacionālajā teātrī, viena bildīte no tā, un tādas ir daudz bildītes, par kuru Normunds Naumanis ir rakstījis tā, ka tas ir, nu kā jūs redzat, tur garš citāts neminēšu, bet šajā darbā, manuprāt, patiešām iztopot komerciālai gaumei, ir tik vienkāršots Andreja Upīša smaidošā lapa, ka tas pat nav 69. gads, un ka tur ir pilnā mērā mūsu patēriecības sabiedrības ilgas. Šim darbam, atšķirībā no 69. gada, nav šīs sociālās vai vēstures atmiņas ticamības pašas par sevi, un nav arī tās pievilcības, un nav, es pat nezinu, par ko ir šis darbs. Paldies. Tātad vēstures atmiņa, ideja modificējas atkarībā no mākslinieciskuma, bet arī atšķirībā no tā, ko mēs gribam rāmēt. Paldies. Jautājums, Lasmāns kundzei, lūdzu. Es pārsniedzu. Jā, es jums atļauju. Paldies.
Jā, man būtu viens jautājums. Jūs minējat, kad 69. gadā šī filmā bija pieejama un jūs bijat to skatījusies arī un izbaudījāt. Kas tad bija tas, ko jūs izbaudījāt filmā, kas radīja it kā vismaz pēc tā laika ideoloģijas to, cik slikta bija tā valsts? Kas palīdzēja jums pārveidot tā laika filmā radīto slikto Latviju par labu? Tikai tas, ka tur bija iepriekšējā posmā avīze, vai varbūt tieši tie kas bija tas, kas lika vai palīdzēja jums attīrīt no tā ideoloģiska uzslāņojuma un izbaudīt šo filmu? Jo, principā, ideja filmai bija toreiz ideoloģiskai rāmī pavisam cita, vai ne? Redziet, es domāju, ka intelektuālajā sabiedrībā tam ideoloģiskajam rāmim bija jāsaka, drīzāk ārējs raksturs, nevis iekšējs raksturs. Un tā, to es saprotu, bet tas, kas man interesē, ir... Kas man lika? Jā, tieši tā, kas brīvība. 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 Tad, respektīvi, tie elementi, kas šajā filmā tomēr bija atļauti, lai kaut kāda veida lokalizēt to laiku, tātad pārcelt to uz brīvas Latvijas posmu. Es nezinu, uz brīvas Latvijas, uz brīvu cilvēku uzvedību. Ja jūs esat redzējuši šo filmu, tur ir tāds Frīdis. Jā. Un, ja jūs esat arī Oļģeta Kurmi, un Liepiņas labi tēlotā šī mīlestība, Ema, un viss pārējais, un tur tāda jauka, tiešām tā ir māksla, tā ir spēle, tur nav mūžīgā ideoloģizētā vēsture, tur ir kaut kas cits, un tur nav lielais tēvijas karš ar tā varoņiem. Bet šeit arī nav ne pēdas no sociāla taisnīguma šai filmā, man liekas, tieši otrī tā karīķiets ir tas, kā tā laika Latvija bija it kā simbols kapitālisma nevienlīdzībai, tur nabadzība, tādēļ, respektīvi, cik liela mērā tas palīdzēja jums skatīties pāri tām, lai ieraudzītu brīvo Latviju un ignorēt varbūt arī šīs sociālas pretrunas, kas tik ļoti izceltas bija, protams, lai to filmu vispār atļautu radīt. Es nedomāju, ka šajā filmā bija ļoti izceltas sociālās pretrunas. Teātrī. Mazas meitenītes nāve, tas ir... Teātrī ir 100 reiz vairāk atvainojiet. Lai ieraudinātu skatītāju, un es zinu, ka šoreiz daži saka, mēs raudam tajā teātrī, lai iežēlinātu skatītāju. Filmā tas kaut kā, varbūt es tam negribēju. Kā lūdzu? Jā, bet sakiet lūdzu, kurā laikā nav. Jā. Saglabājas, ka tajā laikā tas tā bija, un varbūt, ka tiešām skatītājs neuztvēra, pamētenītas nāvi jau parāda visi. Meitenītes nāve, tur nav tik parādīta kā mēs nevaram salīdzināt visu, bet... Es domāju, ka viņi tur ir nostrādāti, ja es ņemu no propagandisti, tik perfekti, kā neiedarboties, viņi var uz tikai ļoti emocionāli, teiksim. Jūs domājat, neiedarboties kādā veidā? Neiedarboties tieši tādēļ, ka nepieprasīt refleksijas par šo te notikumu filmā. Nē, nu redz. Un te ir tas, ko Denis apmēram mēģina teikt, ka viņa faktiski ir tas, te ir ļoti labi ielikts tas šo te Latvijas republiku, noniecinošais faktors. Par to, ka te varēja mirt badā bērni, kamēr kaut kādi korporeļi tur varēja vienkārši dzerstīties, jā. Tāpēc es ņēmu šo sociālā taisnīguma vai vienlīdzības vai bagāto nabago, ja jūs gribat ideju, kura ir mūžīga. Paskiet, kurā laikā tas nav. Un to var lasīt tā, un varbūt, ka mūsos ir šī schēma, ka mēs tieši tā arī lasām caur to. Viņa ir nebeidzama, jā. Bet tas, ko var salasīt vēl šajā filmā, un ko mēs tajā laikā salasījām, bez šitā te mūsos iedresētā šausmīgā kapitālismā pretstatu tās schēmas. Jo tur tomēr, es nezinu, tur ir jāpēt, un es neesmu tik daudz lasījis par šo filmu, bet šī brīvības, šī atraisītība, šī atvērtība, šī citāda dzīve, nekā tajā padomju Latvijā, tā tur parādās. Un tā brīvības ideja ir tā, ka, ko mēs tajā laikā to salasījām.
Tad varbūt ir tas sasaucās ar to, ko es runāju, ka kultūra faktors var parādīties. Viņi var projicēt ne to message, kurš būtībā viņos ir ielikt sākotnēji. Es gan vairāk domāju, ka tas ir domāts, nu, teiksim, uz tādām filmām, kur varētu būt, piemēram, to pašu cepli, jā, nevis uz... Ceplim ir savādāk, jo tur nekādu brīvības valstīt nevar. Par cepli es nerunātu, bet mākslas darbs ir daudz nozīmīgs, un tas ir jāņem vērā. Un es domāju, Leonīda Lemaņa tas devums ir, kāpēc viņa arī pieminst 100 gadu tomēr tika svinēta, jo tur ir mākslas darba daudz nozīmība. Ar to, piemēram, kaut vai šo skaisto laipu, ko atkārto šajā te gabalā, un to lidojumam gatavību tikai tāpēc, ka tur ir jauna kleita vai tā līdzīgi. To var lasīt dažādi, bet tā arī brīvība. Un tur ir ļoti daudz, ja jūs paskatīsieties šo brīvības elementu, ko var saskatīt šajā filmā. Tā man liekas vismaz. Varbūt es pateicu pārāk kategoriski. Paldies! 10 minūtes mēs esam nozaguši jau nākošajai.